Redziet? Jā, pastaties, vai jūs kaut ko redziet? Bezdelīgas, priecājas, līdu, augšā, lejā, un tik nekas pa kaifu. Redziet? Un tāpat ir ar cilvēkiem. No rīta viņš ir mošs, prieci, forši, saprot? Un tad, bet ir cilvēki tādi bēdīgi, tādi pavisam sadrūmuši un visa dzīve ir līdz kliņķim. Parikšo, nu labi. Fak, tu dieviņ, pilnīgi ar... Viņi laikam jūt, kad es viņus uzņemu. Ai, dieniņ. Re? Un tā tas ir ar cilvēkiem. Ir cilvēki, kas ir sadrūmuši. Ir cilvēki, kas ir tādi, nu tādi, ai, šodien lustīgi, ja? Un tā katru dienu. Ir cilvēki, kas lēni iet, nu, ja viņš nevar ātri paiet. Ir cilvēki, kas ātri iet. Ir cilvēki, kas, priekš, ka man jāiet, es labāk gudēšu nost. Nu, redz, tā ir. Tā kā, tāpat tā tas ir visā dzīvē. Tu var būt tāds vai tāds. Pats galvenais, lai tavās krūtīs sirsniņi ir, nu, es, protams, teikšu vārdu pozitīvu, ja? Bet saprot, lai tev ir kaut kas jauns. Nu, ja tev slikti iet un tu draņķīgi jūties, varbūt tev nav vēders izgājis. O, jā, ja vēders neiziet, tad ir drūmums sirdī, sejā, galvā, vaipstos. Bet tad jāpadomā, ko tur varētu pamainīt. Ja? Varbūt ir savstarpība. Sādās cilvēks maizi, ēd maizi un maizi un maizi. Un šim tur noštapējis. Arī šīs aizskrēja tur pa gaisiem, tāds vesela ģimene. O, jā, tas gan ir, tā ir rotaļa. No tā, varbūt, kad eic sazin, nu, tādiem drūmiem cilvēkiem traki šmucīgi iet vēders, nesat ievērojuši, ja? Un, ja tur ir pilns ar visādām jiptēm, tad jau jābūt drūmam. Jā, kur te mums palika mans brīnišķīgās bezdelīgas rotaļnieces. Tātad visa dzīve ir kā rotaļa. Rotaļa, jā. Un tā ir. Nu jā, reku, es esmu Bulgārijā savā pilsētiņā, jā. Un, lai arī cilvēki ir pieauguši, nu, jau pieauguši cilvēki, viņi ir pieauguši, ko teica Jēzus? Jēzus teica, esiet kā bērni. Esiet kā bērni. Vakardien es uz bērnu rotāju laukumu ieriktējos šūpolēs un mazliet pašūpojos. Nu, tur ir dažādas, tur ir arī tādas šaurākas, tad ir atkal platākas. Nu, laikam, lai kāds pieaugušies, tad tur varētu ieriktēties. Nu tā ir, esiet kā bērni. Nu tā, aizrikšoja viss, zilos debesis palika. Nu tā ir. Un, ziniet, gribās priecāties līdz ar bezdelīgām un jaunu metodi es jums iedodu. Iespējams, ka jūs viņu ziniet. Iedziļināties tajā, nu, vai tas ir koks, vai skūdriņa, vai un tagad bezdelīga. Iedomājieties, ka jūs esat tas. Es nezinu, vai jūs esat darījuši, bet es gan. Kādā brīdī es esmu koks, kādā brīdī sunītis, kādā brīdī kaķītis. Nu, tagad es esmu bezdelīga. Un tas ir kaifs. Patīkams svētdien jums. Gribu jums atgādināt, kad ir tie, kas gribējis, varēs pieslēgties pie vasaras svētku tiešraidi, nu, teiksim, draudzes tiešraidis. Patreiz tie būs, tā ir Valmieras vasaras svētku draudze, kurai es pieslēdzos katru svētdienu, attālināti 11. Nu, tā dienā, teiksim, ja. Es jums ļoti iesaku. Visiem, kuri man klausās, izdariet to. Tie, kas gribēs, tiem es aizsūtīšu linku. Es linku varu ielikt tagad Facebookā. Jā, es to izdarīšu.
pieslēdzaties vienkārši. Ja jums kaut kas ir nepatīkams vai nepieņemams, tā ir jūsu pašu tāda, vēlēšanās, gribat, negribat, bet es jums iesaku. Un tad, kad notiks svētīšana, aizlūgums, ja, tad iedomājieties, ka jūs tur esiet, ka par jums aizlūdz. Goda vārds, piedzīvosiet brīnumus. Labi? Pagaidām tā. Jā, mana foršā meitene, sunīte, tāda, tik draudzīga, jā. Labiņa, laba meitenīt, taču, jā. Jā. Redz, tā ir. Laba meitenīt, jā, laba, pavisam laba. Te trakot karsts jau no rīta. Šodien mums būs 35 grādi, 36 ēnā. Bet saprot, kas pa svēlim un kas pa labām sajūtām. Sunītē gan tā. Tad viņi guļ ēnā un tad tā vāri tā, tā pakustina. Astīti, jā. Labi, pagaidām. Atā.